Pēc galvas datu ievades un saglabāšanas tiek atvērta forma mērījuma datu ievadei. Obligāti aizpildāmie lauki ir atzīmēti ar zvaigznīti. Ievadiet kasetes numuru. Laukā sortimenta kods tiek atspoguļots sortimenta kods un nosaukums atbilstoši ievadītajai matricei. Ja matricā ir vairāku sortimenti, izvēlieties vajadzīgo, par kuru ievadīsiet datus. Ievadiet krautnes augstumu un krautnes garumu centimetros. Ievadiet kokmateriālu garumu centimetros. Laukā koeficients ievadiet tilpīguma koeficientu procentos. Ja krautnē ir brāķētais sortiments laukā brāķa kods, izvēlieties no izvēles atbilstošo brāķa veidu. Ievadiet apmaksas platumu centimetros. Ja nepieciešams, ievadiet brāķa procentu un vidējo diametru milimetros. Lai ievadītu nākamās krautnes mērījumu, nospiediet pogu pievienot rindu un aizpildiet obligātos laukus. Ja kādu no rindām ievadīt kļūdaini vēlties to dzēst, nospiediet krustiņa atzīmi kolonnā darbības. Ieraksta rinda tiks izdzēsta. Kad visi dati ievadīti, lai tos saglabātu, nospiediet pogu nosūtīt. Ievadītie dati ir saglabāti un nosūtīti testēšanas pārskata sagatavošanai. Tos detalizētāk ir iespējams apskatīt, nospiežot pogu atvērt dokumentu. Ja sadaļā dokumenti nav atrodams jaunais testēšanas pārskats vai šis dokuments ir kļūdains, sazinieties ar KPDC.